latviski Sinese Roze. Idiomas un frazeoloģismi. Labrīt! Esiet sveicināti pēdējā raidījumā. Итак, сегодня последний выпуск нашей передачи. Немного грустно расставаться. При закрытии канала ЛР4 напрашивается сравнение, как бы младенца не выплеснули с водой. Līdz ar nezālēm izravē kviešus. Вместе с сорняками вырвать и пшеницу. Ja runa par ātru, neapdomīgu lēmumu, strēpt karstu putru. Пороть горячку. Tā kā mūsu raidījuma tēma teicieni un frazeoloģismi, tos arī liksim lietā. Likt lietā, izmantot. Слушатели все равно будут искать, что слушать, и радоваться, если наконец найдут что-то на своем языке. Un tas būs kā aklai vistai grauds. Kaut kas necerēti labs, beidzot kaut kas labs. Ну а мы не будем отчаиваться. Mēs nemetīsim plinti krūmos. Plinte ružīška. Не бросим ружьишко в кусты. Nepadosimies. Un mācīties valodu nevienam nav par skādi. Nav par skādi, не помешало бы? Jā, būt par skādi идти во вред. Соответственно, nebūt par skādi идти на пользу. Tāpēc es aicinu jūs turpināt mācīties latviešu valodu. Nemest plinti krūmos. Es domāju, ka lielos vilcienos jūs jau zināt, kā to darīt. Došu tikai dažus padomus, kā nenokļūt sprukās. Nenokļūt sprukās, не попасть в просак. Vislabākais veids, kā mācīties valodu, vienlaicīgi dzirdēt, redzēt un lasīt. Одновременно слышать, видеть и читать, смотреть фильмы с субтитрами? Jā, filmas un televīzija ar subtitriem ir labs palīgs valodas apguvē, taču tas nav viss. Šī ir pasīvā mācīšanās. Aktīvā mācīšanās ir tad, kad jūs atbildat, rakstāt un runājat paši. Активное обучение, ответы на вопросы, письмо и речь. И как часто надо активно практиковать язык, чтобы не забыть? Labāk kaut nedaudz katru dienu, bet principā kādu pusstundu 2 līdz 3 reizes nedēļā. Un par kļūdām ir teiciens, kas neiet, tas arī nekrīt. Кто не ходит, тот не падает. Kaut nedaudz katru dienu, хоть немножко каждый день. Ну а если собеседники, услышав акцент, переходят на русский? Runājiet ar mani latviski. Man vajag valodas praksi. Man jārunā latviski, sakiet tā. Labi, mēģināsim. Varbūt šis padoms nostrādās. Возможно, этот совет сработает. Lai dzirdētu sevi un mazinātu akcentu, mājās, kur jūtaties droši, atkārtojiet dzirdētās frāzes. Īpaši frāzes ar vārdiem, kurus jums ir grūti izrunāt. Par šo tēmu es izveidošu video. Dzirdēt sevi un mazināt akcentu. Слышать себя и уменьшать акцент. Dzirdēt sevi, tas ir tik svarīgi? Protams, īpaši iesācējiem. Dažādās valodās cilvēki izklausās dažādi. Interesanti. Izklausās, звучит. В разных языках люди звучат по-разному. Turklāt mūsu raidījuma arhīvs un Telegram kanāls Paķiņi latviski būs pieejami. Es turpināšu publicēt jaunus materiālus Telegram un YouTube kanālos. Как у Райниса будет существовать то, что меняется? Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Novēlu jums visiem laimīgu, gaišu un panākumiem bagātu jauno gadu. Laimīgu jauno gadu. Uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Visu labu! Paķiņi latviski Sinese Roze.